nepārtrauktā ambulatorā peritoneālā dialīze jeb NAPD projekta ietvaros materiālu sagatavoja Paula Stradiņa Kliniskās Universitātes slimnīcas nefroloģijas centra peritoneālās dialīzes nodaļa. Uzmanību! Šis video ir papildus mācību materiāls, kas sniedz informatīvu atbalstu peritoneālās dialīzes pacientiem un viņu piederīgajiem, māsām un ārstiem. Šis video neaizstāja peritoneālās dialīzes apmācību, ko sniedz peritoneālās dialīzes māsas. Lūdzu, vienmēr vadieties pēc jūsu peritoneālās dialīzes centra sniegtajiem norādījumiem un konsultējieties ar jūsu peritoneālās dialīzes centru jautājumu vai neskaidrību gadījumā. Sagatavojiet darba virsmu un nepieciešamos materiālus. Noslaukiet galda virsmu, statīvu, balto palikni. Apmaiņas zonā novietojiet visu nepieciešamo: dialīzes šķīduma maisu, dezinfekcijas uzgali, balto palikni, roku dezinfekcijas līdzekli, autiņu un sejas masku, svarus, pierakstu lapu. Sagatavošanās procedūrai. Uzvelciet sejas masku. Nomazgājiet rokas. Saslapiniet rokas ar ūdeni. Paņemiet pietiekami daudz ziepju, lai nosaktu visas roku virsmas. Berzējiet plaukstu pret plaukstu. Berzējiet labās rokas plaukstu pār kreisās rokas plaukstas virsmu un otrādi. Berzējiet plaukstu pret plaukstu ar savītiem pirkstiem. Berzējiet pirkstus pretējās rokas delnās. Berzējiet katras plaukstas īkšķus ar rotējošām kustībām. Berzējiet pirkstu galus ar rotējošām kustībām pret pretējās plaukstas virsmu. Noskalojiet rokas ar ūdeni. Noslaukiet rokas sausas ar vienreizējās lietošanas papīra salvetēm. Aizgrieziet ūdens krānu, lietojot papīra salvetes. Uz galda atveriet ārējo dialīzes šķīduma maisa iepakojumu, tā, lai neaizskartu disku. Maisu atstājiet ārējā iepakojumā atvērtu uz galda. Atveriet jaunu dezinfekcijas uzgaļa iepakojumu un atstājiet to iepakojumā uz galda. Dezinficējiet rokas. Uzlejiet pietiekami līdzekļa, lai nosaktu visas roku virsmas. Berzējiet plaukstu pret plaukstu. Berzējiet labās rokas plaukstu pār kreisās rokas plaukstas virsmu un otrādi. Berzējiet plaukstu pret plaukstu ar savītiem pirkstiem. Berzējiet pirkstus pretējās rokas delnās. Berzējiet katras plaukstas īkšķus ar rotējošām kustībām. Berzējiet pirkstu galus ar rotējošām kustībām pret pretējās plaukstas virsmu.
Tiklīdz rokas ir sausas, jūsu rokas ir dezinficētas. Pārbaudiet dialīzes maisu. Vai glikozes koncentrācija un maisa tilpums atbilst nozīmētajai terapijai? Pārbaudiet maisa derīguma termiņu. Pārbaudiet, vai dialīzes maiss nav bojāts. Mitrs vai dialīzes šķīdums ir dzidrs. Ja maiss ir bojāts vai mitrs, ja dialīzes šķīdums ir duļķains, tad nelietojiet to. Ja viss ir kārtībā, maiss nav bojāts, sarulējiet maisu uz galda, tā, lai sajauktos abas maisa daļas kopā. Pakariet dialīzes šķīduma maisu uz infūzijas statīva āķa. Atdaliet maisus un atritiniet savērtos vadiņus. Nolieciet tukšo maisu uz grīdas. Ievietojiet disku baltajā paliknī. Ievietojiet jaunu dezinfekcijas uzgali baltā palikņa kreisajā turētājā. Pārliecinieties, vai uzgalis ir pilnīgi ievietots paliknī. Apsēdieties ērti krēslā. Ieklājiet autiņu klēpī. Izņemiet no somiņas pacienta katetra pagarinātāju un ievietojiet to baltā palikņa labajā turētājā. Pievienošanās sistēmai. Veiciet pilnu roku dezinfekciju. Atskrūvējiet krāsaino aizsargvāciņu no diska. Atskrūvējiet pacienta katetra pagarinātāju no dezinfekcijas uzgaļa, kas atrodas baltā palikņa labajā turētājā. Pieskrūvējiet to diskam, krāsainā uzgaļa vietā. Izmantoto dezinfekcijas uzgali atstājiet baltajā paliknī labajā pusē. Apmaiņas veikšana. Izplūde jeb drenāža. Disks automātiski atrodas izplūdes pozīcijā uz 1. Uz pacienta katetra līnijas atveriet vaļā balto aizspiedni. Sākas dializēta izplūde no vēdera dobuma maisā, kas atrodas uz grīdas. Tā ilgst apmēram 15 līdz 20 minūtes un notiek gravitācijas spēka ietekmē. Skalošana jeb atgaisošana. Kad dializēta izplūde no vēdera dobuma beigusies, pagrieziet diskā kontroles slēdzi pulksteņa rādītāja virzienā uz pozīciju 2. Sākas skalošana jeb atgaisošana. Izskaitiet līdz 5. Un pagrieziet diskā kontroles slēdzi uz pozīciju 3. Ieplūde jeb uzpilde. Kontroles slēdzis diskā atrodas pozīcijā 3. Sākas dializēta šķīduma ieplūde vēdera dobumā. Ieplūde ilgst apmēram 10 līdz 15 minūtes. Kad ieplūde ir pabeigta, augšējais maiss ir tukšs. Pagrieziet diskā kontroles slēdzi uz pozīciju 4. Tiks automātiski noslēgts pacienta katetra pagarinātājs ar zilo drošības aizbīdni.
Aizveriet pacienta katetra līnijas balto aizspiedni. Atvienošanās no sistēmas. Uzvelciet sejas masku. Veiciet pilnu roku dezinfekciju. Atskrūvējiet balto aizsargu vāciņu no jaunā dezinfekcijas uzgaļa un uzskrūvējiet to pie izmantotā dezinfekcijas uzgaļa baltā palikņa labajā pusē. Atskrūvējiet pacienta katetra pagarinātāju no diska. Tā galā būs redzams zilais aizbīdnis. Uzskrūvējiet to uz jaunā dezinfekcijas uzgaļa kreisajā pusē. Izņemiet izmantoto dezinfekcijas uzgali no baltā palikņa labā turētāja un pagriežot tā vāciņu, pieskrūvējiet atvērto galu pie diska. Izņemiet pacienta katetra pagarinātāju no baltā palikņa. Pārbaudiet, vai tas ir kārtīgi pieskrūvēts. Katetra pagarinātāju ievietojiet somiņā vai piestipriniet ar plāksteri pie vēdera ādas. Drenētā dializāta pārbaude un utilizācija. Pārbaudiet drenēto dializātu. Vai tas ir dzidrs? Piemēram, zem maisa palieciet lapu ar tekstu un pārbaudiet, vai ir redzams teksts. Nosveriet maisu. Ierakstiet datus pierakstu lapā. Utilizējiet izlietoto dialīzes maisu.